Jēzga par sieviešu obligātu iesaukšanu obligātajā militārajā apmācībā. Nedrīkst būt situācija, ka sievietes nevarētu iziet militāro apmācību. Jebkura sieviete, kur to vēlas darīt, viņai ir tādas pašas iespējas kā vīrietiem. Obligātā militārā apmācība ir sākusies tikai pateicoties bijušam aizsardzības ministram Ārtim Pabrikam, kurš to principā piespieda valdību pieņemt pirms vēlēšanām. Ir pagājuši tikai pāris gadi. Mums ir daudzas problēmas šai jomā. Ar savu aizsardzības ministru izvirza kaut kādu tēmu par to, ka ir kaut kāds pieprasījums sabiedrībā, ka redz, arī sievietes tieši obligāti ir jāiesauc. Tā ir absolūti un totāli izsviesta ziņa, ar ko novirzīt sabiedrības uzmanību no tā, ka aizsardzības ministrs slikti tiek galā ar saviem pienākumiem. Meitenēm ir jābūt iespēja iesaistīties militārā jomā, gan caur militāro apmācību, gan caur zemesardzi, bet principiāli šobrīd izraisīt politisku strīdu par to, ir vai nav tam jābūt obligāti. Manuprāt, tas ir gluži vienkārši bezjēdzīgi un neatbilst Latvijas šodienas aizsardzības jomas izaicinājumiem.